Tā, draugi, ir atkal jauna diena, un šodien mēs esam atbraukuši pēc motivācijas. Jā, mēs esam pie Rīgas motoru muzeja. Atbraukuši motivēties, lai mums veiksmīgāk iet darbs. Un jā, ar manīm šodien kopā ir Retro Garažu komandas biedri Ainars un Miks. Tad mēs visi kopā šobrīd esam atbraukuši uz Rīgas motoru muzeja ciemos pie viena arī no mūsu draugiem Valta. Un cerēsim, ka viņš ļaus kaut ko bišķiņu pafilmēt. Smelsimies motivāciju saviem projektiem, esošiem un nākotnes projektiem. Tā kā sekojat līdzi, piesakojam kanālam un skatāmies, kā mums veiksies. Jā, esam jau iekšā muzejā, un starp citu, šobrīd iet Da Vinci izstāde vaļā, ko viņš ir radījis. Un izstāde ies līdz 1. jūnijam, noteikti atbrauc apskaties. Ļoti interesantas lietas. Pirmīt Valts aizkadrā arī stāstīja, ka tieši šitie transporta līdzekļi, kas ir šeit, viņi ir kopā saražoti tikai 100 vispārībā. Tā kā arī šis ir viens unikāls aparāts, viens no 100, tā kā apskatāms Rīgas motoru muzejā. Iesim vēl pastīties, kas šeit ir, un tad es jūs arī iepazīstināšu ar pašu Valtu. Šis ir interesants benzīna tanks, kā kādreiz pildījās. Šis ir kanēļu sapens. Ko, draugi, esam pie īstajām mašīnām klāt. Jā, pa mūsu TMR, starp citu, beidzot jūs iepazīstināšu ar vienu no saviem paziņām, draugiem, noteikti vairāk jau draugiem, Valtu. Čau. Valts, starp citu, ir youngtimeriem, gribētos teikt, fāters, kas valka visus youngtimerus kopā, rīko dažādas pasākums pa visu Latviju. Valts ir arī viens no atslēgas cilvēkiem, kas reklamē visu Rīgas motoru muzeju un ir atbildīgs arī par visām muzeja lietām. Tā kā baigi forši. Tāds liktenis ir, jā. Jā, tāpēc tagad jums būs jāpacieš man jautājumu Valtam, tāpēc es sākšu pirmo. Vecākais Mersis ir tāds, pats vecākais, kāds vispār varētu būt šeit muzejā, kas stāv uz vietas, vispār tāds? Pats vecākais arī ir pats vecākais automobils kā tāds ir benzrate, replika, bet tas ir tas, ar ko vispār autobūvu sākās. Pirmais, ko var uzskatīt par automobīli, jā. Dzinējs ir, riteņi ir, stūri ir, var braukt, zirgu nevajag. Jā. Tāds mums stāv muzejā, jā. Ir. Bet kāzās viņi nevarētu izīrēt? Diez vai kāds to varētu atļauties pat, bet tādi ir saražoti, ja nemaldos, 100, kā repliks viens pret vienu. Viņš ir braucošs, piedarbināms, viss, bet viņš ir principā būvēts muzeja vajadzībām un kolekcijām tīri, lai parādītu tos autobūvas pirmsākums un redzētu, ar ko tas viss sākās. Un kāda, pieņemsim, ir vecākā mašīna vispārībā, neskaitot Da Vinci kolekciju, tagad, ko viņš ir izlicis? Krastiņš mums ir 1903. gads, ir vēl arī stārrati, kas ir līdzvērtīgi benzinratiem, bet tāds jau, kas vairāk atgādina automobīli, ir Augusta Krastiņa būvētais Krastina automobīls no Amerikas, bet Latvijas būvēja. Tas ir 1903. gads, tas ir tāds, sanākais. Ir interesanti, es noteikti jums iesaku atbraukt ciemos uz motoru muzeju arī un apskatīt visu šito, kas šeit ir. Tas ir arī prātam neaptveram. Ja jūs esat īsti retro fani, tad noteikti jums ir vismaz vienreiz dzīvē jāatbrauc šeit. Šeit patīk ne tikai autofaniem, nāk visas ģimenes un bērni, un katrs sev var atrast kaut ko, kam ir mums radioaparāta kolekcijas, ir vecā telefona būdiņa, ir dažādi interaktīvie risinājumi, regulāri papildinām pasākumi notiek muzejā, tā kā viss ir interesanti visiem. Jā, tā kā noteikti iesaku atbraukt šeit. Iesim aplūkot vēl, kas šeit ir pa interesantiem autiņiem, meklēsim vecāko Mersi. Vispār, Valds zina, ko nozīmē merža zīme? Esat dzirdējis pa virzieniem autobūvē?
Tur jau ir leģendas un fantāzijas, bet vislabāk viņš strādā kā mērķis. Nu, es esmu vispār pats dzirdējis, arī komentāros jūs rakstījāt iepriekšējā video, ka tie ir virziena autobūvē. Man liekas, ka, ja es nemaldos, viņi bija motoros, ūdenī un arī debesīs. Nu, kad viņi taisīja... tā trīsvienība. Jā, tā trīsvienība, kad viņi taisīja dzinējus un vispārībā, visos virzienos, kas bija iespējami, no tā ir kaut kāds sākums, bet es noteikti maldos, bet iespējams, ka Wikipēdija arī mums varētu pateikt priekšā, bet... Nevienmēr uzticamākais avots, bet var kaut ko atrast, jā. Klasiski 30. gada Merša. Ekskluzīva gan, tīpaši 320. kabriolēts, tas arī ir tādi. Tajā laikā paskaties, kādu salons un kā dizainē mašīnas, iespaidīgi īstenībā. Tāpat arī bembīši. Jā, šis ir interesantais stāsts. Abi divi ir BMW 326. Viens ir oriģināls, saglabāts, tāds, kādu viņam jābūt. Un tad šis sākotnēji izties tieši tāpat, bet viņš piedzīvoja padomu laikus un attiecīgi detaļas nebija pieejamas, bija jāiztiek ar to, kas bija, un tā rezultātā radās šis Frankensteins, kuram ir tik daudz pielāgotas detaļas, to visu te var iepazīties arī, ja izvēlamies no priekšpuses. Šeit redzams, no kā ir kuras detaļas, tad jā, sāna reizes ir izmantot Zapar priekšējā dekoratīvā. Vējstikls no 403. Moskviča, arī tavu tēmu. Paldies! Gaz 69 motors, žiguļu pagriezieni, pabēdzas bamperis. Te ir viss, ir aizmuguri, arī ir Volgas lukturi. Starp citu pastāstīšu jums noslēpumu. Valtam ļoti patīk padomu laika tehnikas Moskviči tīpaši. Tas nav noslēpums, jā. Kādreiz, kad man būs kāds liekas, es noteikti viņam uzdāvināšu. Priekš kam tev ienaidnieks, ja tev ir tādi draugi, jā? Paldies! Tik nolaizīt mašīnu es neesmu savā dzīvē vēl redzējis. Te švīks vispār, ka te var pamāt visai ģimenei, mamām, omēm, radiem. Varbūt ar bišķi pastāstīt par šo autiņu. Jā, šis arī ir interesants auto Cadillac V8, kas ir ne tieši tas, bet principā teikt viņa brālis Kārļa Ulmaņa Cadillacam, ar ko viņš pārvietojās pēc šī modeļa. Viņam arī bija Cadillacs jaunāks un jau V16, kas vispār autobūvē V16 motori ir ļoti reti sastopama. Mums augšā ir Auto Unions V16 motori. To mēs noteikti apskatīsim. Jā, arī šāds te V16 Cadillacs kāds bija Ulmanim arī šobrīd ir Latvijā. Bet šis ir tāds arī atrestaurēts, un tas stāsts ir pasniegts kā Kārļa Ulmaņa auto. Un, protams, ka pēc padomu okupācijas viņa īstais Cadillacs aizdevās nezināmos virzienos, bet tika ilgi meklējot atrast, principā, var teikt, identisks modelis tam, kāds bija viņam. Šeit viņi ir iespēja apskatīt. Jā, unikāla autiņa, un katram autiņam, ir tā vēsture savādāk un sava, tā kā noteikti, jums vajag šeit atbraukt. Tas ir to vērts, un arī mēs noteikti salasīsimies motivāciju kārtīgi saviem projektiem, un tad jau iesim uz uzvaru, un arī rakstīsim jaunu vēsturi. Tieši tā. Tā kā te ir tā sērija, kas Latvijā piesaistīta, Francijas vēstnieku Latvijā, Renault Viva Grand Sports, un te ir ko redzēt, tīpaši, ja vēl ar vienu, gan 9 gadu laikā, kurš muzeja rekonstrukcijas nav būtis šeit, tad ir pēdējais laiks braukt pie mums. Pakojiet mantas, kāpiet mašīnā un braucam uz Rīgas motoru muzeju. Tas ir tagad, mēs gada beigās ielikām iekšā arī pakaļ Super 8 speciālo virsbūvi. Šis arī tīgi iespaidīgi izstāv. Tāds arī baigi garas tās mašīnas taisīja, ne? Cik viņš kaut kādu 6 metru apmēram varētu būt. Bet arī iespaidīgi, vai ne, kā viņi domājuši te taisot visas tās līstītas. Chroms laikam arī bija baigā topā tajā laikā. Protams, tad tas nebija laiks, ja tīpaši šāda līmeņa mašīnām. Tur nekas netika žēlots vai domāts par kaut kādu ekonomēšanu. Īsts koks, īsta āda, viss chromēts. Tas ir prestiža jautājums. Kā tagad pieņemsim modernajām mašīnām? Viņām arī izmanto tos pašus
materiāls vai visu laiku aizvietotājs. Nu, teiksim, tādam Bugatti viņam iekš. Nē, protams, tas, kas arī mūsdienās ir dārgais gals, tas pats arī tagad Mercedes Maybach sērija vai tur Bugatti un tā. Tur, protams, tie materiāli ir mainījies varbūt tas stils, ja kādreiz bija koks, kroms un āda, tad tagad ir karbons tur un titāns un vēl neskas, bet to materiālu ekskluzivitāti, attiecīgi līmeņa spēkritiem, protams, ir saglabājusies. Un vēl, ko es gribēju piebilst, to visu romantiku jau arī taisa tai vecai mašīnai tieši tās detaļas arī, kad tu skaties. Vecas ādas smarža, koka smarža, viss. Jā, tā kā te pieņemsim, te āda ir izveidinājusies šitam auto. Bet... Priekšā, aizmugurē nav ādas beņķis, lai nečīkstētu, tad ir samts. Tā nav tāda gadījuma. Izmakšķerēts, jā. Tur iespaidīgs autiņi te ir. Mūsu draudzīgo tautas savienība. Tas ir tipiski attiecīgās nesargās propaganda. Tas tik stāstījis, Šita laikam speciāli. Un tad, tas stāsts ir sakojošs stāsts šo te propagandu un kā kārtīgam padomu laiku televizoram, lai televizors rādītu pareizi, ir jāuzsaka. Un tad brīdī, kad uzsit, tad tāpat ziņu redaktori stāsta šīs pašas situācijas patiesību, kā tas bija. Un tas ir visās 3 istabiņās, tā kā ir iespēja iepazīties, salīdzināt to, kas tika stāstīts par to, kā bija patiesībā. Šeit ir raķešu būve, tur ir autobūve, tur ir par lauksaimniecību, tā kā tas viss ir arī izglītojoši, ne tikai izklēdējoši, un tad iespēja arī beigās ir izpildīt testu, lai saprastu, vai tad atšķir cilvēks propagandu no patiesības vai nē. Principā, ja jūs kāds jūtat, ka jums kāds melo, tad šitā darat. Tas viss arī process, kā tas tā radās, tika darīts un filmēts un domāts, lai tas viss būtu autentiski. Vienīgais, kas tev vēl tā pietrūkst, ir tās, tā kā ir tās guļam rajona, tās sienas. Ir. Tās te arī ir. Šis ir ideiskais turpinājums tai sienai, kas jau ir kopš muzeja atklāšanas, pēc rekonstrukcijas. Tad šis ir tas, kā tas varētu izskatīties iekšā. Jā, kā izskatījās kādreiz. Viss ir saistīts, jā. Iespējams, daļa, kas skatās, arī vēl nebija dzimuši tajā laikā, kad šitais notika. Ir tā vēsture, ir interesanta. Vēl viens interesants vēstures fakts. Rolls-Royce, Brežņeva Rolls-Royce, kur viņš sadauzīja braucot uz Olimpiskajām spēlēm. Visticamākais jau, ka ne gluži skaidrā prātā ieskrēja smagai automašīnā un tāda arī sadauzīja šita mašīna saglabājusies. Un 89. gadā uz muzeja atklāšanu, kad ieradās arī Rolls-Royce pārstāvji, tad viņi bija tā kā ļoti pret, ka Rolls-Royce uzņēmuma politika nepieļauj, ka tiek izstādīts sadauzīts Rolls-Royce. Rolls-Royce vienmēr jābūt spīdīgam, skaistam, perfektam. Ar 14 lakskārtām. Bet, kad tika izstāstīts, tad viss tas stāsts viņi atļāva izstādīt. Un, principā, šis ir vienīgais sadauzītais Rolls-Royce, kas ir izstādīts kādā no pasaules muzejiem. Tā kā arī tāda ir vēsture. Jā, tā kā interesants, starp citu, es šito Rolls-Royce atceros, kad motoru muzejs vēl nebija atjaunots. Mēs savā laikā pamatskolā, man liekas, braucām ekskursijā. Un viņš jau ir bijis no sākta gala. Iedomājieties, kad jau varētu būt kā 15, 20 gadu apakaļ jau toču. Muzejam ir 35 gadi pirms sākuma. Jā. Te ir arī tā siena, kas visiem ļoti patīk, kur es vērot visu sadzīvi, kas notiek bloku mājas dzīvokļos. Jā, ko kaimiņi dara. Kāds pelmeņas ir. Jā, kāds pelmeņas ir šodien ēdīs vakarā. Žigulīts standarts šitāds jūs vēl toču un visu redzat uz ielām. Bet redz, kas viņam ir interesanti, viņam kādreiz kā bērnu drošība pirmajā vietā. Labi, te nekāda drošība nebija, jo viņam pat aizmugurē no rūpnīcas nebija drošības, jo... Tieši tā, jā. Redz, ka ir kaimiņu mājas, var paskatīties arī. Redz, ka te ir balle pirmajā stāvā, jau augšā ir pārdomas. Tā kā jā, iespaidīgi. Redz, ka te vēl ir visādi interesanti autiņi. Jā,
Šis ir interesants eksemplārs. Vēl pastāst man par šito. Es kaut kad te biju uz viņu skatījos. Šis ir laikam leģendām apvītākais automobīls mūsu muzejā un arī slavenākais, un varētu teikt, muzeja talismans Auto Union. V16 sacīkšu auto, kas bija būvēts kalnā braukšanas sacensībām. Jā, kā es teicu, lejā Cadillacs V8 ir arī Ulmaņa V16 Cadillacs, arī šis ir V16, bet pilnīgi cita automašīnas radīja pilnīgi citam mērķiem. Tas ir ātrumam, sacīkstēm, ar 520 zirgspēku jaudu un 250 km/h maksimālo ātrumu priekš 38. gada. Tas tāds, teikt, augstākais sasniegums autobūvē, un arī fonā redzam šie te oriģinālie sacensību video, kā šis auto piedalījās sacīkstēs. Jā, bet nav noslēpums. Es vismaz zinu, ka tev rallija tēma ir arī diezgan tuvu. Diezgan, jā. Un arī te ir arī rallija eksponāti. Šitais var kaut kādās gonkās ir savā... Jā, man Karlā brauc. Arī ar daudz leģendām un viss, bet jā, sacīkšu auto. Ielāgots sacīkšu auto, tā varētu teikt. Šis ir tipisks latviešu darījums. Tas ir Andra radītājs Oskars, kas piedalījās Parīzes Dakāras rallija reidā. Tu pats arī gribētu kādreiz kādu ralliju nobraukt? Vispār. Es esmu pa Stūrmanu braucis regulāri tieši vēsturiskajiem auto, un pat salīdzinoši pieklājīgiem rezultātiem. Es novēlu mums Dakaru kādreiz nobraukt. Dakaru klasiku, jā. Es viendien aizsapņojos par to, un es domāju, tas būtu piedzīvojums kaut ko tādu, savā dzīvē izdarīt. Tas būtu kā reiz arī kolēģis no Lietuvas, kas mums Youngtimer pasākumiem brauc Karals Reišs. Viņš piedalījās šogad Dakaru klasikā ar Land Roveru 110. sēriju V8 un kopvērtējumā finišēja 3. vietā. Tā kā Latvijā ieguva arī labu pieredzi, jo pirmie pasākumi, kur viņš apguva regularitāti, bija tieši Youngtimer pasākumi. Pēc tam viņš ir piedalījies arī vairākos Monte Carlo rallijos, un tagad bija Dakar klasika. Tā kā savā ziņā tāds gandarījums, ka pats viņš pa sev bija nopietns autosportists, vairāk kārtais Lietuvas čempions, bet no regularitātes sāk viņš manos pasākumos, un tagad ir ticis līdz gan uzvārā savā klasē Monte Carlo rallijā, gan 3. vieta kopvērtējumā Dakarā. Tā kā... turpinām ticēt saviem sapņiem un mērķiem, un viss mums izdosies. Tieši tā. Šitās ir ātruma mašīnas, ar ko uzstāda rekordus. Opa, mūsu tēma. Valds man liek kaut ko darīt. Jā, šis arī no jaunumiem muzejā kopš pagājušā gada jūnija sēdies iekšā. Es beidzot ar Porsche. Šitā ir īsta Porsche? Jā, tas ir īsts 944. Cik grūti ielocīties. Kā vannā. Tā. Kas tu gribi būt? Mad Max, James Bonds vai Mr. Beans? Te kaut ko filmēs. Nezinu. Žēl, ka jūs nepaspēsiet ierakstīt komentārā, kas tas varētu būt. Bet spied vienalga, kas tev ir par rokai. Labi. Tā. Gatavojies. Tad ejam skatīties, kas būs sanācis. Porsche arī diezgan tūs. Es zinu, ka jums ir motoru muzejā. Tas vairāk saistīts ar lapiņu tieši, un tā lapiņa darba kā Porsche dizaineriem, bet... Jā, starp citu, noskatāties interviju, kur Valds stāstīja par visu šo... Misija Latvijas. Misija Latvijas YouTube'ā var atrast tādu kanālu. Noteikti arī piesakojat un noskatāties pilno interviju. Tur diezgan interesants stāsts par Porsche. Tas es? Jā. Frizūra mainījusi. Jā. Šitā man būs garažā, tā kā es turpināšu mērs taisīt. Te var noskanēt QR kodu un telefonā video saglabāt, lai pa piemiņu paliek. Jā, tā kā šis arī interesanti. Bet baigi forši, ka jūs kā muzejs arī iesaistat cilvēkus visādās darbībās. Tas arī diezgan daudz. Tā interaktivitāte. Mēs skaitamies kā
inovatīvākais muzejs Latvijā, un pie tā arī cenšamies laiku strādāt, lai to līmeni nezaudētu dažādiem risinājumiem un tehnoloģijām. Arī tagad ir plāns jau nākotnē, lai tas viss turpinātos, bet šis ir diezgan ilgi tika strādāts, lai šo realizētu. Arī šie video ir speciāli filmēti, un ordinālais video var atpazīt kādu slavenu latviešu autosportistu, kurš bija mūsu aktieris, uz kura arī šīs sejas tiek liktas virsū. Tā kā tas viss arī radīšanas process bija ļoti interesants. Man liekas, ka jūs kārti ir arī iekāpt iekšā. Kad tu vēl Poršā var tā pasēdēt muzejā? Kur tu esi redzējis muzeju, kur tu var pasēdēt Poršā un dabūt šitādu izskatu sev? Es tev pajaušu, kāda ir sajūta Poršā sēdēt, kurā vēl tu neesi iekāpis? Jā, redz, ko Valds atnāks tev palīdzēt. Viņš ir tā kā es tev saku, Miku, tu nekāp labāk. Tev būs grūti tur ielocīties. Uztaisīsim pa kaut kādu, nezinu, Konānu varbūt. Nē, ko uztaisīsim par Medmaksu. Kā autori izmantot Fox Latvijā būvētājs, tā kā tas viss ir. Pastāst kāda spūra. Tas ir tāpatās tā kā spoilers modernām mašīnām, bet šitam ir spūra tā kā zivī. Bet, redz, ko mūsu nākotne, draugi. Šī ir mūsu skumjā nākotne. Šitā ir mūsu nākotne. Un te var redzēt, kā izstās elektroautā pārgriezts. Interesantākais tas, ka šo mašīnu pats iebrauc iekšā savā gaitā šeit muzejā. Viņš ir darba kārtībā, viņš ir braucošs. Viņš tagad ir izlādējies, bet Ierakst lūdzu komentārā, cik divnieks varētu tehniskajā atskatē iedot pa... Vienu lielu. Bet mašīna ir braucoša un viss skaidrā japāņu valodā. Bet interesanti arī tas, ka šī te operācija mašīnas pārzāģēšana tika veikta Igaunijā. Viens autorestaurācijas uzņēmums tika ļoti pierunāts šādu operāciju veikt. Viegli tas negāja un ātri arī nesaprast, kā viņu pārzāģēt tā, lai viņi nezaudētu savas vispār braukšanas spējas, tā kā, lai tas viss strādātu arī tā skaitā visa elektronika. Piemēram, vējstikls priekšējais tika speciāli pasūtīts arī Igaunijā. Šādā te formā, pārgriezt viņu tādā veidā nevarēja. Tā kā te ir arī liels darbs ieguldīts un ir interesanti redzēt, kā tagadne un nākotne izskatās nedaudz uzšķērstā veidā. Tas tev nav rīvēt vecmērs. Kas tev, Valds, pieņemsim, ir no motoru muzejā pati mīļākā tehnika, tāda, kurš tev ritīgi aizrauj un patīk? No tehnikām vispārībā tāda, top mašīna pašam personīgi. Ir tāda vispār? Kā nevar jau tā teikt, bet liekam, tas, kas man vislabāk patīk muzejā, vēl nav apskatāms, bet varbūt ar laiku. Jau iemet mazā aķī, tā kā gaidat. Jā, protams, jo tā kā es pats arī vecāks palieku, tas, ka man sirdī ir 80, tas jau ir sen zināms, bet kaut kas sāk vairāk interesēt uzrunāt 30. gadu mašīnās, jau ir vieglāk maz drusciņi iztēloties, kādā pasākumā varētu izbraukt ar kaut ko. Bet, skaidrs, man tā tuvākā tēma, laikam, ir tie 70. 80. gadi, gan itāļi, gan šis tas no vāciešiem. Vairāk tas, kas ir saistās ar autosportu, tīpaši ralliju. Es jau varētu pateikt vienu vārdu. Integrāli. Jā, viens no daudziem. Jā, tagad turpina sekot. Tad, kad Valtam būs kaut kāds jauna informācija par kādu viņa mīļāko transporta līdzekli, es noteikti izdarīsim tā, ka es pie viņa atsevišķā sērijā aizbraukšu ciemos, lai viņš varētu izstāstīt un parādīt savu mērķi. Te ir, piemēram, laikam svaigākais muzeja projekts. LV95 pagājušajā gadā vasarā tika pabeigta restaurācija, noprezentējām. Kā tev liekas, tas mīts, pieņemsim, mūsu Volvo ir zeķes, zandales, un tajos laikos arī bija tāpatās, kā tev liekas? No kurienes vispār viņš ir cēlies? Tas ir no Voyager vispār. Visi Voyager braucēji ir zeķes, zandāles, sievas itēja krekliņu pēdarasku pāri, un tas ir... Es jau to citos raidījumos arī teicu, par to pat vairs joks vecs, bet tā kā tie voicīši arī
pūst arvien vairāk, uz kaut ko cilvēkiem jāpārsēžās, un tad Volvo daudziem ir kritus pa izvēli. Bet nē, šis ir cits stāsts. Šis ir 30. gada Volvo smugais automobīlis. Interesants ar to, ka pirkts jauns Latvijā no dīlera. Merķeļa ielā bija Volvo pārstāvniecība, Daniels, un visu dzīvi mašīna ir atradusies Latvijā. Ja nemaldos, 80. gados izglābta no pušsabrukuša šķūnīša un beidzot arī atrestaurēta un apskatām tagad muzejā ar garāko iespējamo krauskastu, kā tika pasūtīta, jo tādīs laikos bagās automašīnas nāca kā šasijas ar priekšdaļu un motoru. Kabīna un krauskasti tika izgatavot parasti attiecīgā valstī uz vietas vietējie galvenieki. Pēc vajadzības arī šo te kabīnu ražoja, un tad, ko likt aizmugurē, tas arī bija pasūtītāja ziņā. Bet nē, šis arī bija gan apjomīgs restaurācijas darbs. Jā, tā kā ļoti interesanti. Es saku, man liekas, par to katru autiņu, kas šeit ir, varētu stāstīt un stāstīt. Mums vienkārši būtu jātaisa, 5 stundu gara sērija, un vēl mēs nevarētu salikt visu to. Ja atrast kādu vēl zinošāk, tā kā pamāja jebkuru mūsu muzeja gīdi, tad tas, ko es jums tagad stāstu, tas jau viss jārēķina ar koeficientu, bet tīri šovu pēc jau es arī varu pastāstīt. Jā, tā kā jā, interesanti. Tā pa šito autiņu arī, starp citu, pirmīt, ko mēs pieminējām, ir pilnā intervija, un Valds arī tur stāstīja arī par šito Fordu. Starp citu, viņam ir interesanta vēsture. Neviens iespējams, ka neticēs. Pastāst 2 vārdos apmēram. 2 vārdos Fords, kurš tika komplektēts Rīgā. Jā, iedomājies, šitais autiņš ir komplektēts Rīgā, tāpat mājās, Latvijā. Fēniks rūpnīca bankrotēja, valsts pārpieku uztaisīja Vairoks rūpnīca, un attiecīgi tur pēc Forda licences tika komplektēts gan vieglās, gan kravas automašīnas. Tas, kas arī tā interesantā sadaļa šajā stāstā, ka galvenais kā inženieris pa priekšnieku šam visam bija Krišjāņa barona mazdāts. Jā, te vēl ir tāda unikāla iespēja uzmodelēt savu autiņu. Redz, ko stāv rafiņš. Tad viņš ir tāds ātrais, un tad mēs viņu uztaisim hipiju variantā, kam uzreiz nomainījās autiņš. Šis gan ir interesants. Šitā būtu forši spēlēties noteikti ar krāsām saviem autiņiem kādreiz, ko tu taisi, ka tu jau apmēram var iztēloties to gālā iznākumu tam pašam autiņam. Jā, bet šitā visa strīpa ir rafiņiem, kas arī tika savā laikā visi komplektēti šeit pat Latvijā. Šis ir unikāls mašīnas. Es esmu dzirdējis arī, kad viņas no konvejera ir nobraukuši nost pie rūpnīcas, jau viņas ir arī tikuši pārskrūvēts. Es nezinu, vai tā ir taisnība, bet es kaut kādas leģendas esmu dzirdējis kādreiz par to. Un šis arī diezgan rets autiņš ir. Šitā vieta ir Ainara mīļākā vietiņa, mopēdu cilvēks. Vald, man tev ātrs jautājums, cik tu esi noskrējis ar tādu mopēdu? Neticējis, bet ne cik. Kā tas var būt? Es atceros, brālim bija izmopēds, bet es vēl laikam neesmu tik vecs, bet ar divriteņiem man ir kā ir. Liepājā noteikti, ka viņš atbrauks pie mums ciemos, iedosim kādi paskriet. Jā, redz, ko pa cik ir joprojām Da Vinci mēneši iet. Te ir vēl viena atsevišķa vietiņa. Un ko es secināju? Es pirmo reizi mūžā redzu klātienē īsto Monas Līzes māksla darbu. Viņš ir šeit, Rīgas motoru muzejā. Un nav pat rindas. Un nav tā, kā jūs skatāties internetā, kā aiz 6 stikliem viņi ir pastāvīgi. Nekā smieklīgi. Viens no muzeja auto reāfs ir bijis izstādīts Luvrā. Bet Mona Līza īsto mums neiedēva. Bet gan mēs viņiem pieminēsim. Jā, varbūt, nevar jau zināt, varbūt kādreiz brīnumi notiek. Šitās visas lietas arī viņš pats darīja, vai ne, savā laikā? Jā, te viss ar viņu izgudroja. Spararati, donkrati, lodīšu, gultņi, planieri. Pa lielam autobūvu, zināmā mērā, arī sākās no viņa idejām, ne? Jā, daudz, kas tiek izmantot, saka, tie paši lodīšu gultņi, bez tā jau nekas neripo mūsdienās. Arī šis te pats donkrats, tā kā Žiguliem, ne? Gan trīs. Jā, sākums tāds ir. Daudz, kas ir viņa radīts un izgudrots.
Iespējams, ka arī vēl ir kaut kas, ko mēs nezinām, kas ir viņa radīts. Bet, Es domāju, ka mēs daudz ko nezinām par tā laika personāžiem, jo man liekas, ka daudz kas ir noteikti arī notušāts, klusēts, tāpatās arī kā... Sazvērstības teorijas arī bijušas. Jā, bet to mēs nešķetināsim šajā reizē. Tur katrs pats var mēģināt. Bet, te ir viss kaut kas tik te nav. Jā, tā kā visus var atbraukt, iekustināt, pārbaudīt. Katrā ziņā te motivācija tiešām var smelties. Ja tu savā garažā esi noskums un bēdīgs atbrauc uz Rīgas motoru muzeju, apskaties gatavus tehnikas un tu noteikti dabūsi iedvesmu atkal iet uz priekšu un strādāt.